Sveiki visiem! Šodien es filmēju ar datora webkameru, un mums šodien būs mans pirmais unboxing video, kur es izpakošu Acme sporta un action kameru. Un varam sākt! Un šeit ir kaste. Un te ir visādi palīgi instrumenti ierīcītes, ko var izmantot, bet tās parādīšu bišķiņu vēlāk. Bet tagad par pašu kameru. Kamera izskatās šādi. Un viņai arī ir LCD screens, kas dažām GoPro kamerām nav. Un viņa ir oriģināli nāk ūdens izturīgā keisā. Un re, kur ir savādāks keis. Un te ir jāizpako. Un šeit ir kaut kāds melns. Tad ir vēl ķiveres. Pie ķiveres pieliekami, kuri ir 2, un viens ir ieliekts, tas ir domāts priekš ķiveres, un otrs ir taisns, kurš ir domāts priekš taisnām virsmām. Un tad ir lādētājs. Es ceru, ka pats lādētājs arī būs. Un šeit ir piesūceknis, kuru var likt pie mašīnas vai kur jau vien izdomā. Un šeit ir 4 lentītes. Es viņu labāk redzētu. 2 šauras un 2 platas. Vēl mums te ir lietošanas grāmatiņa. Un kas mums te vēl ir? Ar šo var pielikt pie stūres kameru. Un šeit ir 2 M3 līmpapīriņi. Un šeit ir lupatiņa, ar kuru var tīrīt kameru. Un šeit ir vēl dažādi šāds. Un te arī ir lādētājs. Šādi izskatās lādētājs ar USB, kurš ieliekas datorā, un micro USB. Tad šeit mums ir iepakotas beigas. Vēl vienas aizmugurējās durtiņas kamerai. Un mums te ir vēl viens pieliekamais, kurus nāļāk izņemt. Te ir vēl viens pieliekamais, stiprinājums, kur kameru var pielikt.
Un šeit ir trosīte un tie savelkamie. Es nezinu, kā viņus īsti sauc, bet šādi viņi izskatās. Un šeit ir trosīte, kuru es arī nezinu, priekš kam īsti viņi ir. Un tagad mēs visus stiprinājumus esam apskatījuši, un mēs varam ķerties tālāk pie kameras. Un kā jau es sākumā teicu, viņa ir ūdens izturīgā keisā. Ņemam ārā. Un attaisīt var. Labi, es aiztaisīšu. Un redziet, te virsū ir tāda melna mēlīte. Un to paliecot, attaisās šādi un noņem viņu. Pacel uz augšu un attaisās aizmugurē aizvārstiņas. Un kamera iznāk ārā. Un tagad par pašu kameru. Šī kamera ir Acme VR02, kura ir aprīkota ar Wi-Fi. Un šai kamerai ir izšķirtspēja HD 1080p un 30 kadri sekundē. Un vēl viņai ir iestatījumos iespēja, kad var izvēlēties 720p, kuram ir 60 kadri sekundē. Un tas arī būtu viss. Paldies, ka skatījāties, un neaizmirstiet abonēt manu kanālu.